saskaitījāties? Mēs apmēram vienojāmies, kad vakar, mēs esam vairāk, 3 vakars mēs jau bijām. Vakar tikai pēdējo reizi, kas saka precizēt, lai šodienai tā. Lai zināt to vietu apmēram? Jā, vai viņš šeit ir šajā pusē vai nav. Saskaitī, apmēram mēs tā no kaut kādiem 7 līdz 10. Tas ir gan vecie, gan jauni. Tas, piemēram, jūs vērtē, tas ir daudz? Tas ir ļoti daudz. Jā. Tas ir ļoti daudz un tā viņš ir. Ir jau te upuri ir prasījuši kaut kādus upurus, jau viņi ir ņēmuši. Tāpat tās tuvākā, ko mēs zinām, tas ir attiecībā gan par zemniekiem, ja par privātajiem aitas, jā, un tā. Arī tie jau, kad tagad zina, tur bija stāldbriežu žoklis, tur bija stirnas galva, cūksāda, tur viss kaut kas. Tā kā tagad šodien, jā? Šodien, tagad, kad zina, tad zināja arī to konstatēt. Tā kā 10 vilki diezgan liela postiņa šeit. Teiksim tā, labi, 10 kopā tas ir gan pieaugušie, pērni, gan šie kucēni kopā. Un, protams, tas ir bārs, kas grib ēst, jo arī tie mednieki vai te sūdzējās, ka šajā vietā, kad te vairs tūmā nekas prātīgs nav. Tie meža dzīvnieki kaut kur vairāk ir gar apdzīvotām vietām, tur gar Viļķenes pusi tur ir daudz cūkas un viss kaut kas. Tā. Tās medības reāli jūs tā kā organizējāt? Es tā kā, mēs ar dēlu kopā tā kā esam sākuši vairākas reizes, un tas tie, laikam, nemaldoši, šis ir 3. pasākums. 4 gadu laikā. Jā, bet Pālē šeit ir pirmo reizi, vai ne? Pālē šeit ir pirmo reizi, tad pagājušajā gadā bija Viļķene, tur bija neveiksmīgi pie pašas Viļķenes, tur sagaidojām. Tad 4 gadu atpakaļ tas ir vēl Limbažu pusi. Tur gan bija? Tur atkal bija tie divi lielie vilki. Tad šeit šodien cik piedalījās cilvēki? Cilvēki pavisam tieši tā 120. Tur no vairākiem? Protams, kad vairāk kolektīvu. Tāpat vietējā kaut kāds? Mēs tā kā vairāk uz to, kad vietējos. Negribas arī cilvēks atbrauks, piemēram, es nezinu, kurienes, no tāluma kaut kā un beigās izrādās. Tā, bail jau par to ir, kad neveiksmīgi kaut kas ir tā. Bet tā kā bija pirmais šāvies, tad jau es saprotu, ka tagad jau tikai šaušanas vaina, vai nu ir, vai nu nav. Un tagad liekas, ka ir veiksmīgs medības? Protams. Neko darīt. Trofejas, viņām, kā saka, trofeja varbūt, ka tāda vērtība, galvas ādas, tāda vērtība viņām nav, bet kā ir tā jāiztiek. Un kāpēc jūs domājat, ka tie lielie kaut kā ir pārāk gudrīs? Jā, visticamāk, ka tas arī tā ir, jo tāpatās, viņi pirmkārt ļoti pateicīgi vieta. No vienas puses jau bija, ka te ir porus, cilvēki strādā, tehnika apgrozās, kad viss tie vilki ir diezgan pieraduši pie cilvēkiem. Bet visticamāk jau, kad tomēr, ka mēs sākām te vākties, bija jau tā, ka es te apmēram Kuranmalijas pirmā un tā te plānoju, kur vairāk vajag ātrāk piesekt, ja lai neaiziet, tad tā jau bija, kad kaut kas jau viņiem varēja likties, kad nav kaut kas normāli jau, kas sāk tur nāk cilvēki, tur nāk iekšā. Veči arī ir, es jau te brīdināju, lai kluss un mierīgi un tā ir, bet gan jau kad arī. Cits satiek vēl pirmo reizi. Tā arī varētu būt tā kā pirmā mācība, ja? Kad kā ir tajās vilkotībās jāiet, daudziem tā tiešām pirmo reizi bija. Noteikti, ka tā ir. Un arī varētu vēl šeit tā kā organizēt, ja jau vilku šeit. Tagad ir jāskatās, diezgan grūti tagad, jo faktiski uz to piegādošanu tas pirmais kritērijs ir kucēni. Tas pieturs tad, cik es zinu, tad viens kucēns vismaz ir aizgājis arī pāri cauri mednieku līnijai. Tā kā, bet grūti pateikt, bet ar to mēs varēsim rēķināties, lai noķer kādu ielāku. Bet medniekiem tāpat ir uz priekšu jāstrādā un jādomā kaut kas un kā. Kā domāt, kad vēl šeit izbrauc arī atbraukt? Visticamāk jau, ka gan jau es atbraukšu, bet tad jau redzēs. Un organizēt šādas medības, kas varbūt tas grūtākais? Kas ir tā problemātika savākt kopā visu cilvēku? Es nemāku teikt, protams, galvenais jau ir vairāk jau par to iet, par tādu, tomēr tā ir atbildība pret cilvēkiem visiem, par to jau es vairāk. Nedod Dievs, kad kaut kas ir nomisējies, ka tie ir pavēlti, viss
bar nevar teikt bars, jā, bet, nu... Tad pēdējais par to piegādāšanu, cik jādības piegādāšanu? Nē, nu, kas tur pa amatu? Nē, tā jau, nu, tie nav amats, jā. Nē, nu, es drusku esmu bijis kaut kur citur, te pa Dikļiem braucu, nu, ka tur tādi, nu, zinošāki cilvēki braucā gaudot, piegaudot tur rāķi, kuras otrā malā, tas arī tās ļoti vietas. Nu, es tur tāpat paklausīties, biju līdz viņiem, nu, kā jau teikšu tā, nu, ja dziedi sevišķi jau vēl vīri korī, tad jau tik nav. Tā kā vējiem jau arī nevajag, nu tas nav tā varbūt tas, kad tur jebkurš varbūt, bet nu, tik traki jau arī nav. Tā kā to reāli var iemācīties. Jā, noteikti, ja ir galīgi ausīm neviens bradājies, tad... Skaidrs. Un jūsu vārds, uzvārds? Jānis Zālītis, vecākais pagaidu. Es esmu vecākais, jā, jaunākais. Kā var dēvēt kaut kā no kolektīva? Es esmu mednieku klubs, mednieku mašīnieku klubu Brieži. Tas ir tepat Vīķens, jā, pārstāvs, jā.